Skolēna sapnis ir skolēna apziņas, nekontrolēts redzes, retāk dzirdes tēls, no pieredzes fragmentiem fantastiski savirknēti notikumu sižeti, ko skolēns pārdzīvo katru dienu. Sveicināts, skatītāji, klausītāji! Es nezinu, varbūt pat ostītāji, un es šodien esmu Ogrē. Un šodien es atrodos pie Ogres pirmās vidusskolas. Aptuveni pēc 12 stundām skolēni skries uz šo skolu, priecāsies. Diemžēl sporta laukums ir šobrīd vēl, kā lai to sakām, negatavs. Agrāk, kad es šeit mācījos, bija sporta laukums. Tagad ir liels būvlaukums. Tālumā tur staigā kaķi. Atstāti 2 ekskavātori, kur vēl 3. maziņais ekskavators. Jā, jautri laiki šeit ir bijuši, jautri bija. Ļoti daudz laika šeit ir pavadīts. Šo to jau ir atjaunojuši. Es te nemaz tā netieku, te tikai pa otru pusi tie. Šos sienu viņi pagājuši gadu, kad es filmēju, bija pilnīgi iznesuši. Tagad ir kaut ko atjaunojuši. Šo sporta zāli, sporta halli arī salīdzinoši nesen uzbūvējuši. Man nav ne jausmas, ko tie ziķeri šeit ir sadomājuši būvēt. Saveduši tik daudz smiltis. Ko es jums, dārgie skolēni, varu novēlēt? Es varu novēlēt prieku, laimi, veselību un visu to labāko. Lai šis jūsu skolas gads izdotos, lai jūs mācītos tikai uz 1 desmitniekiem, lai vidēja atzīme būtu 10,0. Kā tas savādāk, skolēnam ir jāmācās, jo skola taču ir skolēna otrās mājas, un visam jābūt ļoti labi. Šo bruģēto laukumu uzbūvējuši pavisam nesen. Agrāk, kur es šeit kaut kur stāvu, šeit viss bija vienā zālē. Zāle te tikai bija. Un šī jaukā briedīša skulptūra, kura tagad jau ir tā kā atjaunota, viņa kādreiz stāvēja iepriekš no otras puses skolai. Tur bija tā kā strūklaka, bet es neatceros, ka tā strūklaka būtu strādājusi. Šeit ir tādi soliņi. Es īsti nezinu, kāpēc viņus vispār vajag, jo man liekas, ka nekas jau daudz nav mainījies. Vai tad skolēni slēdz ārā no skolas? Viņi taču var uzsmēķēt un, lietot spaisu, kaut ko tādu. Tie tik bija laiki. Un kas tas šeit mums ir? Uzmanību, bīstami. Viena nodegusi māja tur, otra nodegusi māja tur. Ko lai saka, bīstami pie skolēniem dzīvot? Strādnieciņš vēl strādā, pēdējo kaut ko klasi mēģina saremontēt. Un tagad īstenībā pats grūtākais gājiens. Es iepriekš, kad braucu augšā kalnā, ieraudzīju, ka tur strādnieciņi. Viņi uztaisījuši tādu kā tiltiņu, un šobrīd līdz galam vēl nav pabeiguši. Man liekas, vēl pēdējos krāsošanas darbus un tādas lietiņas darīja. Pamēģināsim viņus nofilmēt nedaudz. Ko šeit viņi ir sadomājuši darīt, man nav ne jausmas. Tā, tikko krāsota gāja pārēja, un pats tāds kā tiltiņš. Kungi vēl diezgan stingri strādā, lai strādā. Pēc 12 stundām šeit pāri skries mazi daudz bērniņi, mazāki un lielāki. Praktiski būs ļoti viņu daudz. Te arī parasti stāv policists, kurš rūpējas par ceļu satiksmes drošības prasību ievērošanu. I was high above the stars when I was with you. Ar šo arī šis īsais naktī filmētais video beigsies. Paldies par jūsu uzmanību, paldies par jūsu skatījumu. Uz drīzu tikšanos!